Šodien, šajā zīmīgajā dienā un tieši šajā vietā mēs, kas asins saitēm, esam saistīti ar paudzi, kas izveidoja latviešu valsti un ieročiem rokās nosargāja tās tiesības uz pastāvēšanu, noliecam savas galvas mūžībā aizsaukto nacionālistu, paudžu, lāčplēšu, pērkoņu krustiešu, brīvprātīgo leģionāru, partizāņu un nacionālās pretestības cīnītāju priekšā un apņemamies nenodot viņu ideālus un pārņemt viņu cīņas karogu. Nepagurstoši, bez gļēvulības, laipošanas un kompromisiem iet uz savu mērķi. Mums nozaktās svešu varu, interešu un ideoloģiju pārvaldītās Latvijas atgūšanu un atdošanu latviešu tautai. Mēs vairs nebūsim vergi globālistiem un svešu interešu ielikteņiem, bet mēs darīsim visu, lai Latvija vienmēr būtu pirmajā vietā un latviešu tautas intereses būtu mēraukla visam. Lai radītāja noliktā kārtība un dabas likumi tiktu respektēti. Lai mūsu rases un etniskā identitāte tiktu aizsargāta. Lai dabiska ģimene, sievietes un vīriešu savienība un dabiska pēctecība būtu svēta un neapšaubāma lieta un sabiedrības stūrakmens. Lai mēs paši būtu kungi par savām robežām, par savu zemi, par savu naudu, par tautas saimniecību un resursiem, lai valdītu taisnīgums un labklājība, nevis sveša nauda un kapitāls, lai augtu jauna latviešu paudze, kas lepotos ar savu izcelsmi un zemi, no kuras tā nāk, un lai mēs šo mantojumu godam viņiem varētu nodot. Es zinu, mēs esam maz, bet mēs būsim daudz. Mēs esam dzirkstele, kas aizdedzinās liesmu. Es nezinu, cik tālu šī sistēma ļaus mums aiziet, bet mēs nepadosimies. Mēs iesim, cik tālu varēsim, līdz galam. Lai latviešu Dievs ir ar mums. Dievs svētī Latviju!